varētu saņemt valsts apmaksātas profilaktiskās pārbaudes un nosūtījumus uz dažādiem veselības aprūpes pakalpojumiem, bērnam, tāpat kā pieaugušajam, nepieciešams savs ārsts, pediatrs vai ģimenes ārsts, kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Jau esot mazuļu gaidībās 29. līdz 30. grūtniecības nedēļā, jāizvēlas mazulim pediatrs vai ģimenes ārsts. Topošiem vecākiem vispirms vajadzētu apsvērt, vai nevar izvēlēties jau sev esošo ģimenes ārstu, kurš arī var turpināt ne tikai vecāku aprūpi, bet arī bērnu aprūpi. Bet gadījumā, ja ir mainīta dzīvesvieta, tad var meklēt ģimenes ārstu no jauna, un šāda informācija ir atrodama mūsu Nacionālā veselības dienesta mājaslapā, vai arī var zvanīt uz mūsu informatīvo tālruni 800 1234, kur mūsu speciālisti palīdzēs atrast atbilstoši dzīves vietai ārstu. Izvēlēties bērnu doktoru, protams, ir jāņem vairāk faktoru vērā. Vai ģimenes dzīvesvieta atrodas ārsta darbības pamatteritorijā, jo visticamāk būs situācijas, ka ārstam būs nepieciešams apmeklēt bērnu mājās, un ja šī dzīvesvieta ir ārsta pamatdarbības teritorijā, tad par mājas vizītēm nav jāmaksā. Ģimenes ārsts var atteikt pacientu reģistrāciju, ja pacients nedzīvo viņa pamatteritorijā. Tas ir saistīts ar mājas vizītēm, kad ģimenes ārstam ir grūtāk nokļūt līdz pacienta dzīvesvietai. Otrs gadījums, ka ģimenes ārsts var atteikt, tad, ja viņam ir daudz reģistrēto pacientu, vairāk par 1800 pieaugušiem, 800 bērniem, bet arī tikai tajos gadījumos, ja pacients nedzīvo šajā pamatteritorijā. Bet nevar atteikt reģistrāciju, ja pacients dzīvo ģimenes ārsta pamatteritorijā vai vecāki reģistrēti pie ģimenes ārsta jau. Vēršoties jau pie ģimenes ārsta, vajadzētu noskaidrot, kā rīkoties tajos gadījumos, kā var kontaktēt ar ģimenes ārstu praksi vai gadījumā ārsts varbūt dod savu mobilo telefonu, kur steidzamos gadījumos un arī sniedz informāciju, kādos gadījumos ar viņu var sazināties ārpus darba laikiem. Ja šī prakse nestrādā, tad nākamā iespēja ir dežūrārsts. Dežūrārsts gan vairāk ir nodrošināta Rīgas pilsētā nekā ārpus Rīgas pilsētas, tad var vērsties pie dežūrārsta. Ja arī dežūrārsta darba laiks ir beidzies, tad var vērsties uz ģimenes ārsta informatīvo tālruni, kas ir 6601 6001 un saņem šo telefonisko konsultāciju. Jā, un es aicinātu vecākus nekautrēties, nebaidīties un droši zvanīt uz šo izveidoto konsultatīvo telefonu, jo nevienmēr visās situācijās ir uzreiz nepieciešams saukt neatliekamo palīdzību, ja, kas tiešām brauc uz smagiem gadījumiem. Un jūs saņemsiet tiešām kvalitatīvu konsultāciju. Ja vecākiem ir nopietnas bažas par bērna veselības stāvokli, tad var vērsties neatliekamā palīdzībā, bet tie gadījumi, kad jau ir vecāku prāta dzīvības apdraudējums. Izvēlētais bērnu dakteris veic visas nepieciešamās profilaktiskās pārbaudes un var atgādināt arī par citām profilakses iespējām, kā arī nosūtīt pie citiem speciālistiem un uz izmeklējumiem.